Šobrīd ar mani kopā mākslinieks Māris Kalve, kurš šogad Gaismas festivālā Staro Rīga 2015 ir atbildīgs par paša brīvības pieminekļa projekcijām. Labdien! Sveiki! Pirmkārt jau jāsaka ar to, ka līdz ar pieminekļa 80 gadu jubileju tas noteikti ir pirmkārt liels gods strādāt pie šī te gaismas objekta. Protams, jā. Un tādu izdevību laist garām nedrīkst. Es domāju, ka jebkurš latvietis gribētu kaut ko, kas būtu saistīts ar pieminekli, paveikt. Tas būtu ļoti patīkami. Gaismas projekcijas uz pašbrīvības pieminekļa ir arī tāda neierasta prakse, un šogad vispār pirmo reizi. Līdz ar to droši vien nāk papildus atbildības sajūta līdzi. Ne tikai atbildības sajūta, bet arī zināma uzdrīkstēšanās. Tas ir neārts lauciņš uz skulptūras. Mēs līdz šim tā nopietni nebijām strādājuši. Un tāpēc bija jāiemācās daudz kas jauns. Dažādas grūtības noteikti? Nē, grūtības ir jebkurā jaunā projektā. Un mums tā nozara ir tāda, ka, lai ko tu netaisītu, visu laiku ir jāatrod jauni risinājumi, un ne tikai tehniski, arī radoši. Tas ir interesanti, tāpēc mēs te esam. Kas tad skatītājiem un apmeklētājiem būs redzams uz paša brīvības pieminekļa? Pirmkārt, mēs ar ļoti lielu pietātu izturamies pie paša pieminekļa. Mēs viņu nedeformējam un ļaujam izcelt Kāļa zāles mākslu. Un strādājam ar mūziku, jo mums tā būs viena dziesma, kuras laikā tas viss notiks. Bet skatītājiem taču būs projekcijas redzamas arī ilgāk kā 3 minūtes, arī pēc tam Gaismas festivāla laikā. Nē, protams, tāpēc, ka mēs atkārtosim. Tas ir viens, un mums būs laika atskaite, kuras laikā viņš būs skaisti izgaismots ar šīm projekcijām. Tā kā to nevar izdarīt ar lukturiem. Būtībā lielā mērā mēs diezgan daudzās šajās kompozīcijās lietosim pieminekļa izgaismošanas metodas, bet tās ir tādas, ko nekad nevar dzīvē panākt ar parastiem lukturiem. Un varbūt tas arī radīs šo serialitātes un pacēlumu sajūtu, jo tas, ko mēs redzēsim, tas būs pārdabiski, varētu teikt. Un cik ilgs darbs ir jau pat labāk ieguldīts šī te objekta attēlošana? Mēs strādājam kopš septembra, var teikt, bet mums ir daudz pamaz laika. Un es ticu, ka tā nav pirmā reize, ka mēs strādājam ar pieminekli. Es ticu, ka mēs to darīsim vēlreiz, un mums jau būs sākts šis te process ar viņu, tāpēc, kad, lai tā pavisam nopietni izvērstos tā, kā mēs to gribētu, mums vajadzētu pusgadu laika. Šī gada Gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūtu meklējot. Kas pašam, kā ikdienas cilvēkam, saistās ar māju sajūtu? Pilnīgi viss, jo es šeit dzīvoju, un man šeit viss palīdz. Es nedzīvoju pilsētā, es dzīvoju lauka teritorijā pie meža, un vislabāk tur var atpūsties. Jā, un tā māja sajūta, tā rodās, ka es esmu savā pasaulē, savā vidē un varu realizēties.